Labdien, dāmas un kungi! Es šoreiz sākšu prezentāciju, tāpēc arī atļāvos uz mūsu korporatīviem slaidiem uzlikt kā ārvalstu investors. Esmu vadījis 5 gadus Rīgas fonda biržu un tagad jau 5 gadus pārstāvu lielāko pasaulē komunālo pakalpojumu sniedzēju Violī grupu, un man ir pietiekami tuvu un pietiekami izprotama šī ārvalstu investoru domāšana un mentalitāte. Tajā pat laikā esmu Latvijas patriots, kuram ļoti rūp, kas ar mums šeit notiek, tāpēc balansēs starp šiem ārvalstu investoru interesēm un Latvijas vajadzībām. Es pavisam īsi nerunāšu par katru punktu. Īsumā par realitāti, riskiem un risinājumiem. Realitāte ir tāda, ka esam tur, kur esam, un pieskaršos tikai dažiem punktiem no šīs ārvalstu investoru pozīcijas. Ir lats un nodokļi. Nekā nav priekš investoriem grūtāka, smagāka un sarežģītāka kā neziņa par nākotni. Ja mēs gribam šeit investēt 100 vai 200 miljonus, mums ir jāzina, kas notiksies šajā valstī nākotnē. Tāpēc svarīgāks par to latu kursu vai nodokļu likmēm priekš mums kā ārvalstu investoru ir prognozējamība. Lai šodien mēs zinātu, ka rīt būs tieši tā, kā ir, vai arī šie riski, kas pastāv, tie ir mūsu biznesa riski, nevis valsts pieņemti lēmumi pēdējā brīdī. Brīdī, kad šīs strateģiskās investīcijas ļoti nepieciešamas Latvijas valstī un nevis spekulatīvi investori, es domāju, tieši šī ārvalstu investoru uzrunāšana ir ļoti būtiska, un tāpēc mums jāņem vērā, ka nodokļi un latu stabilitāte vai latu vērtība nākotnē ir primārie jautājumi, kas mums jārisina šajā sakarā. Riski. Runājot par riskiem, es varbūt vienkārši, kā saka, nerunāšu par katru no šiem manis pieminētajiem piemēriem, bet drīzāk to visu pārnesīšu uz tādu dzīves situāciju. Iedomāsimies 2 studentus, kas ir beiguši universitāti. Viens visu laiku ir čaklu mācījies, gājis uz lekcijām, ir tērējis tik daudz, cik viņš ir varējis atļauties no vecāku iedotā, nopelnītā vai stipendijā saņemtā, un otrs ir baudījis to laiku. Un baudījis tā, kad ir pavadījis laiku spēļu zālēs, kad jāiet uz lekcijām, viņš ir gulējis. Viņš, protams, nospēlēs naudu un varbūt arī ieslīdis parādos. Tad universitātes pabeigšanas brīdī viņi stājās uz šī darba tirgus līnijas. Uz vienu un tā pašu punkta, bet viņa pozīcijas jau tajā brīdī ir pilnīgi atšķirīgas. Viens ir ar gaišu galvu, gudrām domām, angļu valodas zināšanām, otrs tajā brīdī ar parādu jūgu. Man jāsaka tā, ka tas otrais ir Latvija pašreizējā brīdī, ja mēs neņemsim vērā un nerisināsim tos riskus, kas mums, diemžēl, pastāv. Mēs zaudējam mūsu konkurētspējā ar katru dienu, ko mēs šo problēmu risinām un atliekam. Ar katru dienu mēs savu starta pozīciju tajā brīdī, kad globālie tirgi atkopsies un mēs būsim gatavi startēt šajā eksporta tirgu, mēs būsim šo pozīciju pasliktinājuši un būsim zaudējuši ne tikai Baltijas līmenī, bet arī visas Eiropas līmenī. Tātad tas otrais studentiņš ar tiem parādiem, diemžēl pašreizējā brīdī esam mēs. Risinājumu. Atkal jau tās pašas struktūrālās reformas, bet es nevarēju tam nepieskarties. Es paņēmu tikai 2 ciparus. Valsts budžeta izdevumi pa šī gada 7 mēnešiem tikai par niekas 100 miljoniem ir mazāk nekā tas bija aizvadītā gada attiecīgajā laika periodā. Tie bija 2 miljardi pagājušajā gadā un 1,9 miljardi šogad. Vai tās ir reformas, par kurām mēs runājam? Otrs jautājums ir strādājošo valsts sektorā strādājošo īpatsvars, joprojām ir 14%. Tā bija pagājušajā gadā un tā ir šogad. Vai arī tā ir mūsu reforma, uz ko mēs tiecamies. Ja man kāds tagad teiks, ka šī ir ekonomika un šī ir valsts, kurai ir 5 miljardu budžets, es varu teikt, ka es pārstāvu kompāniju, kuras gada apgrozījums ir 36 miljardi eiro. Mēs savas reformas realizējām 4 mēnešos, samazinājām investīcijas un izdevumus. Nākamais punktā es esmu ieviesis tādu patriotisko protekcionismu. Tas nekādā gadījumā nav protekcionisms, tas ir patriotisms. Es runāju par to, ka mēs pasākums notiek Islandes viesnīcā, kas pieder Latvijas uzņēmējiem, par to, ka mēs izmantojam Latvijas avio sabiedrību, lai lidotu. Tas ir tas, kas mūsos ir jāveicina. Mēs nekādā gadījumā nevaram ķerties klāt pie administratīvā protekcionisma, kas nozīmē to, ka mēs ar valdības lēmumiem vai citiem sākam atbalstīt savus uzņēmējus, bet mums jādara viss, lai mūsu uzņēmēji būtu pietiekami efektīvi, konkurētspējīgi, lai to cenu vietējā tirgu būtu konkurētspējīgi ar rietumu un austrumu ražojumiem, un mēs tieši šos produktus vai pakalpojumus arī izvēlētos.
Par struktūru fondiem es varu tikai piemēru pavisam īsi. Mēs esam ienākuši Cēsu pilsētā kā siltuma operators un gribējām piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondus šīs pilsētas diezgan samērā sliktās infrastruktūras, teiksim, siltuma apgādes infrastruktūras uzlabošanai. Divi aspekti. Kādas muļķības vai nezināšanas vai nekompetences dēļ iekļāvas punktu, kad ja aktīvi ir nodoti nomā, nevis īpašumā, šos naudu nevar apgūt, ja jau tomēr visa pasaule un visa Eiropa balstās uz nomu pamatlīdzekļu, teiksim, ja tas ir publiskais objekts. Un otrs jautājums izrādījās tāds, ka šīs likmes ir noteikti tik stingras, ka mēs no šīs naudas labākajā gadījumā, ja pat varētu pretendēt uz šo naudu, varētu apgūt 10 vai 20%, lai arī Eiropas Savienība ir atļaus līdz 50%. Tas nozīmē, ka Latvijas ierēdniecība, kurai algu maksājam mēs, nodokļu maksātāji, sargā nevis mūsu naudu vai rūpējās par mūsu uzņēmumu interesēm, bet sargā Eiropas jau pie tam piešķirto naudu. Atgriezīšos atpakaļ. Tas bija tas, ko es... Man ir vēl kāds mirklīt, ja? Tas bija tas, ko es īsumā pateicu, kā ārvalstu investoru pārstāvis. Ja? Un tas bija tas, ko es varēju parādīt uz korporatīviem slaidiem. Nobeigumā pavisam nedaudz par to, ko es gribētu pateikt kā Latvijas iedzīvotājs, Latvijas pilsonis un cilvēks, kuram nemaz nav vienaldzīgi, kas ir mūsu valsts notiek. Tas samērā emocionāli, bet diemžēl tā situācija mūsu tirgu un dzīvē ir tāda, ka šo krīzi esam radījuši mēs paši. Mēs esam bijuši gan, kā lai saka, šīs krīzes iniciatori, gan attīstītāji, gan mēs arī joprojām turpinam tajā ļoti dziļi iet iekšā. Man jāsaka tā, ka gan iepriekšējās valdības pie šīs krīzes ir vainīgas, kurām nav pieticis spēka, gribas vai bija kādi citi iemesli, kāpēc nepateikt arotbiedrībām nē kārtiem algu pielikumam, lai cik tas tajā brīdī varbūt liktos, kā saka, nepopulāri, bet tas bija vajadzīgs to izdarīt jau tad. Tie krīzes radītāji ir esošā valdība, kur daudz runā, priecājās par katriem 100 miljoniem, ko valūtas fonds iedod, bet, diemžēl, kā saka, viņi droši vien nebūs tie, kam tā nauda būs jāatdod. Tās ir arotbiedrības, kuras nav nekad spējuši saprast, ka valstī ir tik daudz naudas, cik tā ir, un mēs drīkstam tērēt tik daudz, cik mēs nopelnam, nevis tik mēs aizņemamies. Tie ir iedzīvotāji, kuri vairāk ir laiku pavadījuši droši vien aizdītajos gados G-money birojos un veikalos, nevis darba vietās domājot par efektivitāti. Tie arī uzņēmēji, kuri dzīvojuši pietiekami labi, kuriem nav bijis jārūpējās par eksportu vai efektivitāti vai gal galā konsolidāciju. Mums ir simti mazu, tūkstoši mazu uzņēmumu, no kuriem nav nekāda labuma, jo neviens no viņiem nav spējīgs konkurēt savu mazu apjomu dēļ, savu mazā mārketinga izdevumu dēļ un tam līdzīgi. Un viņi vienkārši nav konkurētspējīgi pat ne Eiropas tirgu, bet arī Baltijas tirgu. Tie galu galā ir arī mēdīji. Un mēdīja griezumā, kad par vienu ziņu, kas ir, kā saka, par vienu uzņēmumu, un es paņemšu pēdējos notikumus ar Air Baltica, kad ziņa par to, ka Air Baltica pārceļ savus pilotus no vienas Eiropas Savienības valsts uz citu, tiek publicēta pirmajās lapās. Savukārt ziņa, ka Air Baltica ir uzvarējis Somijas valdības konkursā par šīs valdības apkalpošanu. Ja, ir mazas slēja pēdējā kolonā vienā no pēdējām lapām. Ja, tas ir, teiksim, tas, kā mēdī arī palīdz mums šajā krīzē iet dziļāk. Kas ir izeja? Izeja par laimi ir, teiksim, mēs esam diezgan, kā saka, lietas pārdzīvojuši. Un pavisam nesen tikos ar vienu uzņēmēju, kas ļoti, kā saka, atpazīstam, neminējuši viņas vārdu, kuras uzņēmums ir bijis gan sociāli atbildīgs, gan ļoti atpazīstams un tiešām ļoti labs, arī nodarbojas nekustamā īpašuma attīstības sfērā, bet sācis to darīt ļoti sen un darīs ļoti profesionāli. Un viņi teica sekojoši, ka jā, mans uzņēmums ir kļuvis maksātspējīgs, bet man ir palikusi mana galva. Tas ir tas, kas ir palicis joprojām mums. Es ticu, ka mums ir palikuši joprojām gaiši politiķi, kas arī šajā zālē. Es ticu, ka mums joprojām ir palikuši skolotāji, policisti, ārsti. Es domāju, ka tie vēl nav visi aizbraukuši. Mums ir uzņēmīgi uzņēmēji, kuri var ātri pārorientēties un pieņemt tos lēmumus, kas ir jāpieņem, un par lai mums arī šī demokrātiskā presa. Un es domāju, tas, kas mums atliek, mums visiem jāsaņemās, mums jānodefinē savu vidēju termiņu mērķi un savas ambīcijas, un jāuzstāda par savu mērķi kļūt varbūt mazai, būt mazai, tāda, kāda mēs esam, bet ļoti lepnai un ambiciozai valstī. Tas ir tas, ko es gribētu dienas beigās mums visiem novēlēt, un pēdējais laiks ķerties klāt pie šī darba. Paldies jums liels!